Sveicināti! Atskatīsimies uz notikumiem šī gada 29. nedēļā. Tēma numur 1 ir kardarbība tuvajos austrumos. Jau atkal Irāna un ASV apmainās ar triecieniem. Hormuza jūras šaurums praktiski uzskatāms par nobloķētu, un naftas cena sasniedz $88 par barelu. Jāatgādina, ka dabasgāzes tirgū savukārt šie te milzīgie dabasgāzes cenu pīķi gan Āzijai, gan Eiropai ir izraisījuši to, ka 5 no 6 vasaras sezonas mēnešiem tiek iesūknēti ar eskalētas cenas līmeni, līdz ar to noteikti akumulējās sadārdzinājums gāzes resursam nākamajā ziemas sezonā. Tad naftai vēlreiz uzsvēršu, Irānas ostu blokāte, triecieni pa naftas infrastruktūras objektiem, arī fonā, protams, nekas nav beidzies Krievijas karā pret Ukrainu, arī tur savstarpējie triecieni, tā skaitā enerģētikas infrastruktūrai. Dabasgāzei Eiropai šobrīd krājuma līmenis pie 53%, tas ir ar 11% atkāpi, piepildījuma atkāpe turpina pieaugt, kas daļēji iedarbina arī iespējas par to, ka krātuves būs tukšākas uzsākot šo ziemas sezonu. Papildus tam krātuves ir uzpildītas ar gāzi par to cenu, kāda tā ir bijusi vasaras laikā, ieskaitot ar efektiem no kardarbības tuvajos austrumos. Savukārt kvotu tirgus šobrīd pie €80 par tonu. Turpinās sausi un karsti laikapstākļi, to dēļ ir ierobežota atomelektrostaciju izstrāde, un kad nepietiek ar vēja un saules enerģijas izstrādi, papildus tiek iedarbināts gāzes izstrādes stacijas, un no ilgtermiņa ziņām Eiropa turpinās ar zaļā kursa plāniem ierobežot emisiju kopējo apgrozījumu, un tomēr skatās, kā pievienot elastīgākus mehānismus, lai piešķirtu bezmaksas kvotas būtiskajai industrijai Eiropas Savienības ietvaros, un kā kopumā tirgū tomēr veicināt emisiju samazinājumu caur cenas instrumentu. Savukārt nākamā 1 līdz 2 nedēļas Eiropai vidēji gaidām ap normu, un tomēr prognozēs ir daudzas epizodes ar anomāliem karstumviļņiem. Līdz ar to, lai gan vidēji šobrīd saules izstrāde ir augstā līmenī un vēja izstrāde pietuvosies vidējam, vēl ir sagaidām brīži ar zemāku vēja izstrādi un lielu un karstu ārgaisa temperatūru. Pagājušajā nedēļā Nord Pool elektroenerģijas tirgumu Ziemeļvalstu apgabaliem vidēji cena pie 57 un Baltijas valstīm vidēji pie €83 par megawatstundu. Abiem reģioniem būtiskākais ir tas, ka vēja izstrāde ir samazinājusies, un, lai gan patēriņš ir savā vasaras minimumā, saules izstrāde ir augsta, tomēr piedāvājuma pusē samazinoties, cena ir nedaudz pakāpusies. Dažādie naftas, dabasgāzes un līdz ar to arī makroekonomiskie signāli liecina, ka fosilā resursu, tātad naftas un gāzes produktu dārdzība turpinās vēl vismaz 3 līdz 6 mēnešus un pagarina savu ietekmi arī no makroekonomiskā skatījuma. Eiropas centrālā banka rūpīgi monitorē norises, tā skaitā caur procentu likmi rādītājiem, caur inflācijas rādītājiem. Un vienlaikus elektroenerģijas tirgu par nākamā gada bāzes piegādi finanšu instrumentos Ziemeļvalsts cenas ir pakāpušās un ir robežās no 52 līdz 66 eiro par megawattstundu. Ziemeļvalstīm klāti nācis arī mazāks hidroresursu daudzums tālākajās vidēja termiņa prognozēs, un Polijas cena pakāpjās līdz 107 un Vācijas cena par 2027. gada bāzes piegādi pakāpusies līdz 105 eiro par megawattstundu. Rūpīgi monitorīsim tirgu notiekošo un uz tikšanos!